parunāsim par to, ko Eva jau pieteica, un kas tad ir centra darbdedze. Vispirms sāksim ar to, mēs patiešām esam pietiekami seni, un mūsu mērķis ir gādāt, lai bērna dzīve, ikviena bērna dzīve, un te atceramies, ka mūsu valstī bērns ir ikviena persona, kas nav sasniedz 18 gadu vecumu, ka tā būtu brīva no jebkāda veida vardarbības. Tātad gan fizisks, emocionāls, seksuāls nolaidības vai novērtā pamešanas, kā kuru reiz mēs to saucam. Un mūsu lielais uzdevums kā nevalstiskajai organizācijai vispirms ir, protams, darīt visu, lai novērstu, tātad veikt tos pasākumus, kas preventīvi varētu ietekmēt jebkāda veida vardarbības, tā teikt, nesākšanos vai gādāt, lai bērnam nebūtu iespēja ar šo te saskarties. Un tātad te mēs mēģinām gan strādāt ar pašiem bērniem, gan ar pieaugušiem, kas ar bērniem ir ikdienā, un, protams, arī ar vecākiem, jo skaidrs, ka pirmā un tā visdrošākā vide, kur bērns nonāk, tā ir viņa ģimene, un tā ir arī vieta, no kurienes viņš iziet plašajā pasaulē. Bet tomēr, ja kaut kas ir atgadījies, tad mēs nodrošinām palīdzību, un mums strādā 7 psihologi, un katru dienu notiek konsultācijas, un diemžēl klienti netrūkst. Tātad bērni, viņu ģimenes locekļi, viņu tuvinieki, kur ir saskārušies savā dzīvē ar vardarbību, gan tādu, kas ir krimināli sodāma, gan tādu, kas ir tāda ikdienas vardarbība, kurā nav tā saucamā noziedzīga nodarījuma pazīmes. Arī tāda veida vardarbība nonāk pie mums. Līdz ar to šis droši vien ir viens labs iemesls, kādēļ man kā darbdedzes valdes loceklei, kā cilvēkam, kurš strādā šajā organizācijā no dibināšanas brīža, ir iemesls, tiesības un pietiekami daudz arī faktu, lai mēs runātu par to, ka faktiski vardarbība pastāv. Arī tad, ja mēs nevēlamies to redzēt, tā ir klātesoša ikdienā un diezgan plaši izplatīta. Bet pirms mēs ķeramies klāt tādām teorētiskām lietām, kaut kas varbūt nedaudz lirisks, bet manuprāt ļoti svarīgs, jo bērni ir kaut kas, par ko mēs gribam uzņemties atbildību, bet nevienmēr esam gatavi īsti izprast un saprast, kāda tad ir bērna loma. Un šeit, manuprāt, šis citāts ir vienkārši ideāls un brīnišķīgs par to, ka mīļie vecāki, mīļie pedagogi, mīļie pieaugušie, jūsu bērni nav jūsu bērni. Viņi ir dēli un meitas, kas dzimuši dzīvībai, ilgojoties pašai pēc sevis. Viņi nāca caur jums, bet ne no jums. Un lai gan viņi ir ar jums, viņi nepieder jums. Jūs varat dot viņiem savu mīlestību, bet ne jūsu domas, jo viņiem ir pašiem savas domas. Jūs varat dot pajumti viņu miesai, bet viņu dvēselē, jo viņu dvēseles mīt nākotnē, kur jūs nevarat doties pat ne savos sapņos. Jūs varat tiekties būt kā viņi, bet necenšties padarīt viņus līdzīgus jums, jo dzīve neiet atpakaļ un nekavējas vakardienām. Jūs esat loki, no kuriem jūsu bērni, kā dzīves bultas, tiek raidītas uz priekšu. Un droši vien tieši izejot no šī koncepta, es šodien gribēšu runāt par drošību, par to, kā bērns jūtas skolā, kā viņš jūtas ģimenē, jo mūsu pieaugušo cilvēku uzdevums ir radīt šo drošo vidi, lai tā bulta tur nākotnē dotos laimīga, veselīga, netraumēta un spēja radīt daudz labas un jaunas lietas. Lietojot jēdzienus, man paši īstenībā pārsteidz, ka Terminoloģijas komisija, redziet, jau 2009. gadā ir nodefinējusi jēdzienu drošību un drošums. Ja? Tātad mums teorētiski viss ir skaidrs, un drošība tātad tie ir apstākļi, ja, kuros nav apdraudējuma. Apstākļi skolā, apstākļi ģimenē, apstākļi interešu izglītībā, apstākļi uz ielas, un attiecīgi drošums tā ir tā īpašība, kas dod mums, gan kā pieaugušiem, gan bērniem, labi veikt tos paredzētos uzdevumus. Tātad, ja es kā pedagogs jūtos drošs, es varu arī droši palīdzēt bērnam un radīt viņam drošību. Ja es kā mamma vai tētis jūtos drošs, tad ļoti līdzīgi es varu rīkoties. Un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, jo reizēm man liekas, ka vardarbība iezogas tur, kur drošības nav. Ja, kur drošību zaudē vai pieaugušie vai vide. Un te nedaudz pievērsīsimies vardarbības definīcijai. Es jums piedāvāju 2 versijas. Viena ir atrodama Bērntiesību aizsardzības likumā,
kur mēs runājam par veidiem, kādi tie ir dažādi, un to es droši vien nenolasīšu, bet tas, kas droši vien interesanti papildina izpratni par vardarbību, skatoties no Pasaules veselības organizācijas viedokļa, ir šeit tumšajā šriftā ierakstītās lietas, kas faktiski parāda, kurš tad bērnam var nodarīt pāri, to, ko mēs bērnam varam nodarīt. Ja, to mēs redzam sākumā, bet tātad tieši tie cilvēki, kuriem ir atbildība par bērnu, kuriem bērns uzticās, kuriem ir kaut kāda vara pret bērnu, tieši tie izrādās visvairāk bērnam var nodarīt pāri. Un tās ir, manuprāt, būtiskas lietas, kas mums ir jāņem vērā, jo ģimene ir vieta, kurai ir atbildība par bērnu, un izglītības sistēma un skolotāja skaitā arī ir vieta, kurai atbildība par bērnu ir jāuzņemas. Tātad šīs vietas, tām vietām būtu jābūt īpaši drošām, lai vardarbība pret bērnu tur nevarētu iezakties un notikt. Tātad, un ja mēs turpinām risināt šo teorijas kamolu, tad droši vien ir svarīgi saprast, kāda vardarbības veidi vispār ir un par kuriem mēs varētu runāt. Jo skaidrs, ka tā cilvēkam, kurš nav iedziļinājies šajā vardarbības terminoloģijā un šīs sociālās problēmas vai sociālās parādības sīkākajā izklāstā, liekas, ka vardarbība tas ir tad, kad sit. Ja, un tam var piekrist. Tātad fiziska vardarbība neapšaubām ir kaut kas, ko mēs zinām, pazīstam, ko mēs esam lasījuši literatūrā, un iespējams kāds no jums arī ir piedzīvojis. Es noteikti neuzskatu, ka kāds no jums to praktizē, jo mēs zinām, ka kopš Latvija ir pievienojusies Bērnu tiesību konvencijām, un tas vēl bija pagājušā gadsimta nogalē, faktiski kāda bērnu fiziska sodīšana ir pretiesiska darbība. Tā kā es to nemaz savā prātā nepieļauju šobrīd. Bet mēs pārasti aizmirstam emocionāla vardarbība. Ko tas nozīmē? Kā tā izpaužās? Vai tas, ka es paceļu balsi, tā ir emocionāla vardarbība? Vai tas, ka es apsaucu bērnu kādā vārdā, salīdzinot viņu, nezinu, ar kādu dzīvnieku, vai priekšmetu, vai parādību, vai tā ir emocionāla vardarbība? Un šie mūsdienu ir jautājumi, par kuriem neapšaubām ir vērts domāt un diskutēt, jo nevienmēr pati balss pacelšana ir vardarbība, un tas droši vien vairāk var attiekties uz pedagogiem, kuriem dažkārt nākas ziņu nodot pietiekami lielam bērnu pulkam, un šie bērni iespējams, viņu uzmanību iespējams var dabūt tikai tad, ja mēs to balstu paceļam, bet te droši vien pats fakts, ka mēs runājam skaļāk, noteikti nevajadzētu uzskatīt par vardarbību. Šeit ir ļoti nozīmīgi tas, ko mēs ieliekam šajos vārdos. Ja? Kādā veidā mēs vēršamies pret bērnu, kādus vārdus mēs lietojam, kādas intonācijas mēs lietojam. Kāda, beigu galā ir tā mūsu attieksme pret to, ko mēs darām, kā mēs izskatāmies, ko mēs darām tā laikā. Tā kā emocionāla vardarbība atkal viena tāda ļoti, ļoti smalka lieta, par kuru noteikti ir vērts padomāt un neapšaubām, domājot par mūsu organizācijas pieredzi ikdienā strādājot vispār ar vardarbību, tā izskaitā. Emocionāla vardarbību jāteic, ka pietiekami bieži praktizēta lieta, un tāpat laikā pietiekami bieži tā tiek praktizēta neapzināti un neapzinoties. Ja? Tā kā par to mums noteikti būtu jādomā. Seksuāla izmantošana kaut kas, par ko negribam runāt. Ja? Tātad tās ir ļoti reāls lietas, kas pastāv, ar ko saskaras mūsu bērni dažādās dzīves situācijās, bet skaidrs, ka viss, kas ir saistīts ar seksualitāti, ar seksuālu cilvēka izpausmi, ar viņa tādu varbūt reizēm liekas ļoti intīmo dzīves daļu, tas ir kaut kas, par ko mēs labprāt nerunājam un arī reizēm izliekamies neredzam. Bet te mums visiem, gan ģimenei, gan pedagogiem ir jāsaprot, ka bērnu seksuāli izmantot var viņam arī nepieskaroties. Un šis ir kaut kas, par ko dažiem nākas tā diezgan šokējošā veidā teikt, jā, tiešām es to nezināju. Tā kā lūdzu atceramies to, jo ir īpaši izplatoties viedierīcēm, skārienu jūtīgajiem ekrāniem, kur ikdienā ir sastopama ik uz soļa, bērnu seksuāla izmantošana patiešām var tikt izmantot arī un pielietota caur šo ierīču starpniecību. Un visbeidzot nolaidība. Ja? Tātad bērns, kuram ir vajadzīga zinām uzmanību un aprūpe no pieaugušajiem, un tā netiek saulēcīgi saņemta vai netiek saulēcīgi sniegta. Ja? Tātad šie ir 4 vardarbības veidi, ko mēs varam atrast Bērntiesību aizsardzības likumā, un kuriem neapšaubām ir dažādas nianses, bet kuri visi var būt klātesoši gan ģimenē, gan arī izglītības sistēmā. Un šeit, protams, ir dažas lietas, kuras vajadzētu paskaidrot nedaudz specifiskāk, kuras ir nosacīt tādas jaunas
lietas, bet kuras arī neapšaubām ir jāņem vērā strādājot ar bērniem. Tātad kibervardarbība, viss tas, kas attiecas uz, kā jau es pieminēju, šo te ierīču lietošanu. Tur nav tikai seksuāla izmantošana, tur var būt emocionāla vardarbība, tur var būt citas vardarbības nianses, kas diemžēl šobrīd pietiekami aktīvi tiek izmantotas bērnu savstarpējā saziņā. Tātad mēģinot draudzēties, nedraudzēties, veidot attiecības, pārtraukt ar kādu attiecības. Šis ir tāds pietiekami plaši izplatīts veids, kā bērni šobrīd darbojas. Tātad viens otram pāri dara, izmantojot šīs te ierīces, tad neapšaubām ir vardarbība vienaudžu vidū un te ir atkal apjukums mums visiem, jo mūsu mazajā Latvijā mēs esam izdomājuši vesels 4 jēdzienus, kā mēs varam apsaukt to, ko sauc angliski par bullyingu. Kādu laiku latviešu mūsu vidē šis vārds tika lietots kā mobbings, tad, kādu valsts institūciju izstrādātajās vadlīnijās tas ir nosaukts par ņirgāšanos, un vēl mēs noteikti kaut kur sastopam arī tādu šī jēdziena skaidrojumu kā terorizēšanu. Bet īsti sakot, tad skola ir tā vide, kur visbiežāk šīs lietas arī notiek, kur pret vienu bērnu vēršas vairāki bērni. Ja? Un te atkal mums ir jāatceras, ka mums ir jābūt pietiekami plašām izglītībai un zināšanām par to, ko tas nozīmē, kas tad ir ņirgāšanās, mobbings, bullings vai terorizēšana, ja? Kā tā izpaužas, jo dažiem pieaugušiem liekas, ka tas nozīmē, ka bērnu starpā viss ir tik gludi, ka nav absolūti nekādu konfliktu. Un es noteikti aicinātu tādu ļoti skaidru robežšķirtni iezīmēt, ka konflikti bērnu starpā ir, un faktiski tiem arī ir jābūt, ja, jo tas ir veids, kā bērns iemācās dzīvi, sastrīdoties ar draugu un pēc tam izlīgstot. Bet, ja mēs runājam par šeit pieminēto vardarbības veidu, tad tā galvenā izpausme ir tas, ka liela daļa, vairāki bērni vēršas pret vienu, ja, un šī te vēršanās notiek mērtiecīgi, sistemātiski, regulāri, un atkal izmantojot gan klātieni, respektīvi skolas vidu, skolas telpas, klasi, gaiteņus un tā tālāk, gan izmantojot šīs te iespējas, ko mums piedāvā ekrānierīces. Un visbeidzot, kaitējoša seksuāla uzvedība, kas arī pēdējo faktiski 5 gadu laikā veids tādu pēdiņās slavas gājienu, vismaz mēs ar to pietiekami bieži saskaramies. Tas nozīmē, ka bērni, ļoti bieži maza vecuma bērni, veids seksuālas darbības ar vai pret citiem vēl mazākiem bērniem. Ja? Tad 9-gadnieks, 5-gadnieks, 11-gadnieks, 7-gadnieks un tā tālāk. Un tās ir lietas, par kurām noteikti mums ir vispirms jāzina, un tad ir jāsaprot, kā šajās situācijās rīkoties. Mums visiem pieaugušajiem, gan ģimenē, gan skolā, ir jābūt ļoti skaidriem algoritmiem, kā atpazīt, B, ko darīt. Lūk, bet dodamies tālāk. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo liekas, labi, vardarbība ir, bet bērni taču izaug. Jā, vardarbība pastāv, bērni izaug, taču ikviena vardarbība, ja bērns saulēcīgi nesaņem palīdzību, viņam atstāja pietiekami nozīmīgas sekas. Un šeit mēs redzam visu to seku tādu sadalījumu, tātad mums ir 5 seku veidi vai seku grupas, kādā veidā tad vardarbība saulēcīgi neatpazīta, saulēcīgi nedziedināta, kā tā mūs ietekmē. Vispirms tās ir kognitīvās sekas. Atceramies viss, kas saistīts ar mūsu spēju domāt, atcerēties. Tātad viss, kas notiek galvā, visi tie procesi, tie tiek ietekmēti. Jo skaidrs, ja tu jūties slikti ģimenē no 1, 2, 3, 4 vai iepriekš pieminētajām vardarbībām, ja tu jūties slikti skolā, ja tu jūties slikti savā interešu izglītībā, kur māma tev ved, jo viņa grib, lai tu to sasniegumus iegūtu, tad tava spēja kognitīvi iesaistīties mācību procesā tā arī tiek diezgan nopietni ietekmēti. Tad mums ir kognitīvas sekas, ja mēs saulēcīgi neredzam. Šīs sekas var ievilkties pietiekami ilgi, un, piemēram, bērnam var strauji kristies akadēmiskie rādītāji, viņš var nepabeigt pamatskolu, viņš var neiestāties vidusskolā un tā tālāk. Mēs faktiski kā sabiedrība varam zaudēt varbūt vienu brīnišķīgu sabiedrības locekli, kurš nezin, ko labu būtu mums devis, bet, diemžēl, mēs saulēcīgi neidentificējot vardarbīgu situāciju, mēs neesam viņam palīdzējuši, un faktiski šo cilvēku mēs esam savai sabiedrībai zaudējuši vai ieguvuši daudz zemākā kvalitātē, nekā tas ideāli būtu iespējams. Otra vardarbības seka grupa, tās ir sekas bērnu uzvedībā, un ar tām gan mēs ļoti bieži saskaramies, un tās ir tās, kas mūs kā pieaugušos kaitina, kas mūs sadusmo, jo mēs sakam, kā bērni neprot uzvesties, kā bērni dara tā, dara šitā, runā tā un runā vēl kaut kā.
Un reti, kad mūsu prāts ļauj mums tā plašāk uz to paskatīties un ieraudzīt to, ka katrai bērnu uzvedībai ir kaut kāds iemesls, ja? Ka šī uzvedība notiek tādēļ, ka kaut kas iespējams ar šo bērnu ir noticis vakar, aizvakar vai pirms nedēļas. Un uzvedība faktiski tā ir tā valoda, caur ko bērns mums mēģina pateikt, ka kaut kas nav kārtībā. Taču mēs nevis mēģinām noskaidrot, kas īsti nav kārtībā un meklējam šos te iemeslus, lai bērnam palīdzētu, bet mēs mēģinām to pašu uzvedību regulēt. Tāpat laikā bieži vien nepievēršoties iemeslam, kādēļ šī uzvedība ir tāda, kāda tā ir, un nenovēršot šo iemeslu. Ja? Tā kā uzvedība ir kaut kas, caur ko bērns runā, caur ko viņš mums ļoti daudz ko grib pateikt, bet, diemžēl, mēs nevienmēr spējam to nolasīt. Trešā seku grupas, tās ir fiziskās sekas, un tās nu gan ir redzamas. Ja mani sit, man ir zilumi, ja mani grūsta vai baksta, man arī ir kādi miesas bojājumi. Ja es tiek seksuāli izmantots, tad mēs arī varam doties pie ārsta, un tur mēs redzam zināmas sekas arī šai darbībai, kas ir medicīniski piefiksējams. Ja? Tātad medicīniskās sekas faktiski ir diezgan viegli identificējams, un ja mēs saprotam, ka te vardarbības akts ir noticis, ir ļoti labi, ja mēs medicīniskās sekas piefiksējam saulaicīgi. Ja mēs to nofotografējam vai piefiksējam attiecīgi ar citiem līdzekļiem, lai pēc tam, kad iespējams mums būs nepieciešamība atsaukties uz notikumu, kas tur ir noticis 2 vai 3 nedēļas atpakaļ, mums jau būtu kāds fakts, kas liecinātu par to, ka šīs sekas ir bijušas, bet atkal ir jāatceras, ka bērnu ķermenis par laimi pietiekami ātri, tā teikt, atjaunojas, ja, un zilumi izzūd un rētas sadzīst, un tad mums vairs nav tik viegli pierādīt kādreiz senākā pagātnē esošs notikums, lai vērstos varbūt pret cilvēkiem, kas bērnam tos ir nodarījuši. 4. seku grupa, tās ir sociālās sekas. Sociālis, kas tas ir? Tas ir viss tas, kā mēs savstarpēji komunicējam, kā mēs savstarpēji draudzējamies vai nedraudzējamies, un to mēs arī pietiekami bieži varam redzēt sociālajā vidē. Tad bērns noslēdzies, bērns atvērts, bērns draudzīgs, bērns nekritisks pret draugiem, bērns ļoti piesardzīgs un tā tālāk. Ja? Tātad tās ir tās sociālās sekas. Un visbeidzot, kā 5. seku grupa, tās ir šīs te emocionālās sekas, kuras mēs mēdzam saukt arī par psiholoģiskajām sekām, jo tās bieži vien pamana speciālisti, psihologi, kur ikdienā ar bērniem strādā, kur šīs sekas specifiski piefiksē, un tad jau veido tos plānus, lai kaut kā ar tām sekām tiktu galā. Tās viss vieglāk var būt saprotamās, un es kā piemēru šeit minējuši tās emocionālās sekas, tas parasti ir kauns, bailes, vainas sajūta. Ja šīs te ļoti, ļoti spēcīgās emocijas. Kauns par to, ka manā ģimenē vai ar mani kaut kas ir noticis. Bailes par to, ja es kādam pastāstīšu, kas beigās būs. Jo atceramies, cilvēki, kuri dara bērniem pāri, viņi, protams, pietiekami veikli ar bērniem manipulē, un viņi prot bērnam radīt bailes, stāstīt un ziņot kādam par notikušo. Un visbeidzot, vainas sajūta, ja, jo vainas sajūta vispār nav labs tāds padomdevējs, un katrā ziņā to nekādā gadījumā nevajadzētu izmantot bērnus audzinot, bet neapšaubām daudz cilvēki, diemžēl, šādā veidā savus bērnus audzina, un līdz ar to kauns, bailes, vainas sajūta ir tādas emocionālās sekas, par kurām mums kā pieaugušiem, ja mēs redzam tās bērnu uzvedībā, vajadzētu, tā teikt, pievērst uzmanību un saprast, kas te īsti notiek. Lūk, un tā apkopojot visas šīs sekas, tātad, ja mēs domājam par tām emocionālajām vai psiholoģiskajām sekām, tātad vainas apziņa, bailes, dusmas, apjukums, drošības izjūtas trūkums un tā tālāk, tas ir tas, ko mēs arī kā pieaugušie varam nolasīt un novērot bērnu uzvedībā, tātad vai nu izglītības sistēmā, vai nu interešu izglītībā specifiski. Un attiecīgi zēniem un meitenēm, kā jūs redzat, tas var izpausties nedaudz atšķirīgi. Ja? Domājot arī par uzvedību, tad zēni vairāk ir ārišķīgi, ja? Viņiem ir vairāk, viņi izpaužās agresīvi, viņiem parādās destrukcijas, viņi mēģina pārkāpt noteikumus, vecāki bērni var jau sākt lietot atkarību izraisošas vielas, un atkal nevis mums būtu jācīnās ar sekām, kādēļ viņš to dara, bet jāmēģina saprast iemeslu, kurā brīdī bērnam radās vajadzība aiziet no tās realitātes, kurā viņš dzīvo, un uzsākt dzīvi šajā izdomātajā vai izmainītajā realitātē. Un attiecīgi meiteņu vidū ir drīzāk tāda noslēgšanās. Ja zēni ir āršķirīgi, meitenes noslēdzās. Viņas vairāk klusē, viņām ir neskaidrs un negatīvs tēls par sevi, viņām var parādīties depresīva uzvedība, un šeit neiet runa par klīnisku depresiju, kas mums būtu jārastē pie
pie speciālistiem, bet tāda nospiestība, tāda krasa uzvedības maiņa, kur iespējams pirms tam dzīvespriecīgs un jauks bērns mums ir kļuvis tāds ļoti nomākts un kluss. Un, protams, arī domas par pašnāvību, domas par suicīdu, domas par to, ka dzīvē nav jēgas, vēlam izolēties un tā tālāk. Kas tad ir tās sekas tai sociālajā jomā? Ja, tātad domājot varbūt nedaudz plašāk par šo seku grupu, tātad tā ir nedroša piesaiste, tās ir mazāk efektīvas prasmes risināt konfliktus, ja, tātad cilvēks viņam nav tās pašapziņas, lai viņš risinātu konfliktus, viņš vēl no tā izvairās, man tieši pretēji iet šajā konfliktā ar agresiju un izraisa vēl lielāku konfliktu. Protams, tās ir sliktas sekmes skolā, un tā ir atkal sociāla izolētība tajā sociālajā jomā. Un ko tad bērni apgūst no tā visa? Tad vispirms viņi mācās, kā vardarbība ir pieņemama, ja, jo atceramies, ja mēs kā pieaugušie nekādā veidā nereaģējam uz to, ka bērns ir ciets, ja mēs neprotam nolasīt to uzvedību, ja mēs neprotam saprast, kādēļ šī uzvedība ir tāda, kāda tā ir, tad mēs faktiski to akceptējam. Ja? Mēs to kaut kādā mēmā, nedzirdamā, neredzamā veidā, bet faktiski akceptējam. Līdz ar to ziņa, ko bērns iegūst, viņš saprot, tā drīkst darīt, vienkārši par to skaļi mēs nerunājam. Un, protams, viens milzīgi liels risks, kas ir šiem bērniem, kas ir pakļauti vai piedzīvojuši vardarbīgas situācijas, tātad vai nu ģimenē vai kādā citā vidē, kas viņam ir būtiska un svarīga, tad viņš pats, diemžēl, nākotnē var kļūt vai nu par vardarbības veicēju, ja, tātad izmantot tos uzvedības modeļus, kurus viņš ir piedzīvojis attiecībā pret sevi, bet tieši pretēji, absolūti ieejot sevi un baidoties no ikvienām situācijām, kas ir saistītas ar kaut kādu tālāku eskalāciju, viņš demonstrē to, ko mēs saucam par upuru uzvedību, un nākotnē var kļūt arī par upuri. Lūk, šim visam patiešām ir pietiekami liela nozīme, un man ir tāda sajūta, ka pieaugušiem vajadzētu šim pievērst pietiekami daudz uzmanības, lai mēs demonstrētu tādu uzvedību, ko vēlāk mūsu bērni demonstrētu attiecībā pret saviem bērniem. Jo atceramies divas svarīgas lietas. Mūsu bērni ir nākotnes pieaugušie, un bērni mācās dzīvi no mums. Paldies! Liels paldies par jūsu prezentāciju. Es domāju, tas pirmais jautājums jums, Laila, būtu par to, varbūt, kas tiešām būtu tie pirmie tās pirmās sarkanās līnijas. Jūs vairākas esat minējuši tagad prezentācijā, bet tiem vecākiem, kuriem varbūt tiešām pirmais bērns un nav pieredzes, kas varbūt ir tas, ko jūs teikt, ka tur tiešām tur jau jāvērš pēc palīdzības vai jāsāk kaut kas risināt? Droši vien tad, kad ir jāvēršas pēc palīdzības, ir jau pa vēlu. Jā, jo tas, lai mūsu bērni vispār gribētu mums uzticēties, lai viņi gribētu mums stāstīt, kā viņi jūtās skolā, kā viņi jūtās pirmsskolā, kā viņi jūtās savā dejošana pulciņā vai sporta nodarbībā. Mums jau sākotnēji ir jāveido emocionāli tuvas attiecības ar bērniem, ir jāuzdod viņiem jautājumi un viņi jāuzklausa līdz galam. Jo, diemžēl, vecāki šobrīd savā milzīgi lielajā steigā, viņi bieži vien aprobežojas ar atbildēm no bērna puses jā vai nē, bet absolūti maz neiedziļinās tajā, ko mēs dažkārt savā profesionālajā valodā saucam par brīvo stāstījumu. Nevis vai tev labi gāja dārziņā, bet pastāsti, kā tev šodien gāja dārziņā. Un tad ļoti pacietīgi klausīties, jo reizēm tie stāsti ir gāri, un viņi reizēm viņus ir garlaicīgi klausīties, jo viņi varbūt atkārtojas katru dienu. Bet tas ir pamats, kur mēs izveidojam attiecības, lai pēc tam, ka kaut kas nav kārtībā, mēs sajustu, ka nav kārtībā, un bērns mums gribētu to izstāstīt, un viņš saprast, ka mums to var stāstīt, ka mēs viņā klausāmies. Tieši skatītāji uzdod jautājumu, kā veidot uzticības pilnas attiecības ar bērnu draugiem. Es domāju, līdzīgā veidā, bet atkal nepārkāpt to robežu, ja, jo bērnu draugi nav mūsu draugi. Ja. Mēs arī neesam savu bērnu draugi. Ja. Mums ir sava loma, mēs esam vecāks, un atceramies, ka vecāku loma ir tā, ka mēs spējam arī kaut ko aizliegt, kaut ko nedarīt. Mums ir jābūt zināmai autoritātei. Ja, manuprāt, attiecībām noteikti ir jābūt cieņpilnām, bet tām noteikti nav jābūt tik jau līdzvērtīgām, ka vecāks sāks draudzēties ar meitas vai dēla draugiem. Un tā kā vēlreiz uzdodot to jautājumu, jūs minējāt, ka jābūt tām cieņpilnajām attiecībām, bet tad vēlreiz, kas varbūt ir tie brīži, kad var sajust, ka kaut kas nav līdz galam kārtībā. Un arī viena no skatītājām uzdod jautājumu, kā ģimenē pamanīt, ka pret bērnu skolā vai ārpus ģimenes ir seksuāla vardarbība.
Šis ir ļoti specifisks jautājums, to mēs tagad droši vien neizrunāsim, jo katrā ziņā atceramies, ka seksuāla vardarbība tas ir tik plašs spektrs, kur dažkārt bērns tiek izmantots arī viņam nepieskaroties. Jā, tātad viņš vai tiek fotografēts, vai viņam tiek sūtīts kādas seksuālas ziņas, bet skaidrs, ka bērnu uzvedība mainās. Jā, un mums kā vecākiem noteikti tas ir jānovēro. Un tad atkal, ja mums ir tās uzticības pilnās attiecības, mēs uzdodam šos precizējošos jautājumus. Un ja mēs esam apjukuši, ja mēs esam apmulsuši, mums liekas, ka kaut kas nav kārtībā, jo reizēm tā intuīcija ir nozīme, jo mēs kā mammas vai tēti, mēs jūtam, ka ar bērnu kaut kas nav labi. Tad ir jāmeklē profesionāļu palīdzību, un tad nekautrēties zvanīt uz uzticības tālruņiem, apzvanīt visas iestādes, izstāstīt savu situāciju, pateikt, kā jūs ar to jūtaties, kāpēc jums liekas kaut kas nav labi, un iespējams, ka šajā sarunā jūs ieraudzīsiet kādu tās bērnu uzvedības aspektu, kas iedos gan lielāku drosmi ar pašu bērnu runāt, gan arī lielāku iespējamu motivāciju, tā teikt, meklēt profesionāļu palīdzību. Vai pirms vēl zvanīt uzticības tālruņiem varbūt ir kāds palīga materiāls? Vecāks ar šo saskaras pirmo reizi, un viņš meklē un domā, kā vispār to sarunu uzsākt, vai varbūt ir kaut kāda laba grāmata vai portāls? Vai... Jā, jūs noteikti varat skatīties Dārdedzes mājaslapas drošības bibliotēkā, jo tur mums ir savāka drošība bibliotēka. Un tur ir tātad gan vardarbības veidi, gan vardarbības riska faktori, gan vardarbības sekas, gan vardarbības pazīmes. Viss ļoti skaisti, detalizēti salikts ar plauktiņiem. Un reizēm izlasot šo, mums jau tā bilde veidojas savādāk, jo mums informācija ir par mūsu bērnu, un tad mēs vienkārši varam saprast, tas ir šis, vai patiesībā varbūt manas bažas ir pilnīgi liekas, un es esmu nedaudz vienkārši trauksmēna mamma vai tēvs, jo tā arī gadās. Un ar to mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ka mēs reizēm nesaceļam, tā teikt, vētru ūdensglāzē. Respektīvi, tā kā viltus trauksmi. Kas būtu varbūt tie temati, kas būtu pirms dārziņa vai pirms skolas jāizrunā? Es atceros savu sarunu, tētis bija tas, kurš ar mani runāja pirmajā klasē, ejot uz skolu, kā reaģēt uz vardarbību. Vai varbūt, ka ir kaut kādi tādi, ko jūs ieteikt, nezinu, tādi pamats, 3-5 lietas vai kaut kā to robežu novilkt, vai kā rīkoties, ja tā vardarbība, jebkura veida vardarbība tiek izmantot, vai vecākam pirms skolas būtu par šo jārunā ar bērnu? Noteikti būtu jārunā. Noteikti vienmēr ir jāaptur, ja tev kaut kas nav skaidrs, vai tu jūties slikti. Jo vardarbība, tas jau, manuprāt, ir kaut kāda jau galastacija visai tai problēmai, kad mēs jau ar to vilcienu esam aizbraukuši tur, kur viss ir slikti. Bet bieži vien preventīvi jau tās, tie mazie sarkanie karodziņi, tie jau izlec pietiekami saulaicīgi. Ar mani negrib runāt, man negrib sēdēt blakus, man nedod roku, ar mani nedalās, jā, nezinu, man tur iedunskā vai apsaukā. Tātad jau šīs lietas vecākiem būtu, bet arī varbūt vārdā nenosaucot, bet vienkārši sakot, ja tu jūties slikti, tu vienmēr vari ar mani par to parunāt. Un tad jau pieaugušais ar savu prātu izvērtē to situāciju, cik lielā mērā varbūt tam ir tāds, situatīvs raksturs, jo mēs zinām, bērni var konfliktēt savā starpā, un kur varbūt mēs jau redzam kādu regularitāti, jā, kur jau parādās tādas darbības, kuras atkārtojas laika periodā pietiekami bieži. Kā nošķirt varbūt to, jo no vienas puses mums arī vecākiem māca, ka jāļauj pašiem ir risināt, ir konflikts situācijas, vienalga bērndārza laukumiņā notiek cīņa vai skolā ir kaut kāda situācija, un tad tā kā mums jābūt līdzās un jāatbalsta, bet kur tomēr ir tā sajūta vai tā situācija, kur vecākam tomēr jāiesaistās? Gan vecākam, gan pedagogam ir, ja viņi ir līdzās, ir faktiski jāiesaistās tūlīt, kad notikusi kāda situācija, bet atkal nevis sodot, ja, bet mēģinot noskaidrot, kas notika. Jo mēs jau bieži vien redzam to atrisinājumu, tās beigas, bet kāds kaut ko ir teicis, kāds kādam kaut ko ir atņēmis, paņēmis, iedunskājis, jau iespējams ļoti iepriekš. Ja. Tā kā mums ir jāvēro bērni, un šeit, acīm redzot, vairāk skatos tomēr uz pedagogiem, gan pirmsskolā, gan skolā, kuriem šīs lietas būtu jāredz, jo mamma jau nav klāt. Māma saņem to informāciju, ko bērns viņam atnes jau uz mājām. Un atkal mēs reaģējam, mēs runājam, jo nekādas universālas receptes jau nav. Ja būtu recepts, tad nebūtu vardarbības. Tātad vēlreiz jūsu mājaslapā Dārdedzes atrodama ir... Jā, centrs dardedzes.lv, drošības bibliotēka. Drošības bibliotēka. Tiem, kur grib padziļināt, vairāk uzzināt, varbūt situācijās, kur ir apjukums, tur var atrast pamata informāciju. Paldies, Laila Balode, par jūsu stāstījumu. Un cerams, būs arvien mazāk klientu un vajadzības pēc šādām prezentācijām. Paldies un vēl arī jums veiksmīgu mācību gadu.